Jā, esmu protestanti no Sīrijas, jā. Ok, jo tava profilā bilde ir meitene ar lakatu, parasti tādas bildes liek tikai tās, kas nesā hijabu. Bet Protestanti. Pagaidi, lūdzu, pagaidi. Vai tu zini, cik sakramentu ir protestantu baznīcā? Labi, vai tu negribi vispirms uzklāsīt manu stāstu? nē, es negribu dzirdēt tavu stāstu. Cik viņiem ir sakramentu? Ak, Dievs, es neesmu ļoti iedziļinājusies šajās lietās. Vai tu zini, Elrēja? Dievišķie sakramenti? Ko nozīmē dievišķie sakramenti? Es zinu visu tēvreizi, sveika Marija, ticības apliecību, arī baušļus. Labi, Es neesmu ļoti iedziļinājusies, bet paga, tev mājās ir krusts? jā, man ir. Nu, ieslēdz kameru un parādi mums krustu. Aiziet, Pagaidi mirklīte. padaidi, Redzat, te ir daudz krustu, ne tikai viens. pagriez kameru. Vai man to padarīt? Pagriez kameru, lai redzam šo. Jā, tas tiešām tā ir. Jā, dzirdu, labi, viss kārtībā, paldies. Dēl istabā atvainojos. Labi, paldies, izslēdz kameru, dzirdēju, viss kārtībā. Labi, tagad viss kārtībā, mēs tev ticam, tikai lūdzu atvieno austiņas vai kaut ko tādu, ja tev skaņa nav laba. Man nav arī austiņu. Labi, tad neliec roku uz telefona, jo dažreiz skaņa pazūd. Labi, ok. Lūdzu, uzdot savu jautājumu. Mani sauc Maģits. Esmu uzaudzis kristiešu protestantu ģimenē. Jau 4 vai 5 dienas sekoju jums. Ļoti man aizrauja jūsu kultūra. Jā. Bet nezinu, vai kāds iepriekš ir bijis pie jums un teicis kaut ko līdzīgu kā es. Tas ir tas, ka es ticu, ka Dievs ir viens un nav neviena cita. Un ka Jēzus ir viens no praviešiem, tas nozīmē, ka viņš nav Dievs. Sapratāt, kā es domāju? Kad biju maza, apmeklēju vairākas baznīcas. Biju katoļu, pareizticīgo un protestantu baznīcās. Un bija daudz lietu, kurām es neticēju. Bet es uzaugu kristīgā ģimenē, un es ticu, ka ir tikai viens Dievs, tikai viens, bet Jēzus ir, teiksim tā, viņš ir kā sotnis, kas atnāca, lai mums paskaidrotu dažas lietas, lai dotu mums piemērus par ticību, un es vienkārši gribēju pateikt, ka varbūt ir cilvēki kā es, bet viņiem varbūt nav drosmes iziet un runāt ar jums, bet jūs pats tagad esat ļoti drosmīgs. Atvainojos, bet tagad jūs mani tiešām iedrošinājāt, ka man ir jāatgriežas. Jālasa vecā derība un jaunā derība. Un, godīgi sakot, šodien sāku, un man jau ir dažas piezīmes, ko sāku pierakstīt. Un es gribu jums pateikties, jo jūs runājat ar cienījamiem cilvēkiem. Jūs pats esat ļoti cienījams, bet tie, kas man saka, es tikai gribēju jums pateikties un pateikt jums to, jūs esat ļoti izglītots cilvēks, un man ir ļoti sajūsmina izglītība. Viss, ko jūs sakāt, ir ar atsaucēm, un jūs visu parādāt, kā tas ir uzrakstīts. Tas arī ir mans komentārs. Skatieties, cienījamā Magda, vispirms mēs cienam cienīgos cilvēkus. Un, mēs cenšamies būt par iemeslu, lai kāds nonāktu pie patiesības un taisnības. Un es sēžu šeit stundām ilgi. Lai palīdzētu tiem, kas meklē patiesību, vai tas būtu jūs, vai tiem, kas meklē patiesību, tāpēc vispirms pateicos jums par šo jauko komentāru. Otkārt, patiesībā, ja jūs ticat, ka Jēzus Kristus ir pravietis, nevis Dievs, tad jūs jau esat spēris soli islāma virzienā. Un tādējādi saskaņā ar atzītajām kristiešu baznīcām tu esi atkāpusies no kristietības. Jo tu zini, ka gan protestanti, gan katoļi, gan pareizticīgie uzskata, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Tāpēc, ka tu saki, ka viņš ir tikai pravietis, tad viņu acīs tu esi tāda. Tu esi atkāposies no kristietības un spēris ļoti lielu soli pretī islāmam. Lai gan es atbalstu tavu teikto, ka Bībele patiesībā to arī saka, ka Kristus ir pravietis, sūtnis,
cilvēks, Dieva sūtīts, atkarīgs no Dieva, Dieva kalps, tas viss. Šādi teksti atrodami evaņģēlijā. Un vispārīgi arī jaunajā derībā tā, ko es tev vispirms iesaku, ja tev ir kāds jautājums par islāmu, mēs, ja Dievs dos, esam gatavi atbildēt. Tas nozīmē, ka mēs varam veikt sarunu, es varu tev atbildēt. Vai es varu runāt? Vai drīkstu? Zini, kas tas īsti ir? Es to pavisam noteikti varu. Tad, ja Dievs dos, mēs atbildēsim uz taviem jautājumiem, ja vēlies. Piemēram, mēs varam apspriest sievietes stāvokli Bībelē, Korānā un arī praviešu sunnā un redzēt lielo atšķirību. Es ļoti lūdzu, es tiešām uz to ceru. Labi, es nezinu, kā jau teicu, es īsti neesmu iedzinājies detaļās, bet ir ļoti daudz cilvēku, piemēram, priesteri vai mācītāji, vai arī tie, ar kuriem es dalos. Godīgi sakot, es nerunāju tikai par sevi, bet par cilvēku grupu, kas ir man apkārt. Mums ir tā, ka mēs dažus cilvēkus vienkārši nevaram klausīties, jo veids, kā viņi runā, ir, godīgi sakot, aizskarošs cilvēks saprātam. Cilvēks saprātam, piemēram, šis cilvēks, kur tu mums tikko parādīja, viņa video. Jā. Mēs jūtam, ka viņš izsmej. Cilvēki saprotu. Ādam, es nevaru ar tevi diskutēt par islāma reliģiju, es tev atbildu uz otru uzaicinājumu, jo, godīgi sakot, man ir kauns par katru cilvēku, kurš nāk un grib diskutēt par islāma reliģiju. Un mūsu stāsts ir tāds, ka mēs paši savas grāmatas neesam šeit izlasījuši. Jā, tu, cienītais, esi izlasījis mūsu grāmatas vairāk nekā mēs paši. Jā. Pateicība Dievam, tā ir Dieva varenā un slavenā žēlastība. Vai mēs varam apskatīt dažus tekstus, kas saistīti ar sievieti islāmā un kristietībā? Kā vēlies, bet es tev jau sāku stāstīt. Pirms mēs ieejam šajos tekstos, tu tagad... Kas tevi attur kļūt par musulmani? Nē, es nekad neesmu par to domājusi, es tiešām neesmu par to domājusi. Es tev saku, es tev vēroju tikai 4 dienas. Tikai tā. Un pirmais, uz ko tu man iedrošināji, bija tas, ka man vajadzētu atkal izlasīt veco un jauno derību, jo tu pieminēji daudz detaļu. Tas lika manam prātam domāt no jauna, saproti? Kā lai es to izskaidroju, es to papriekšu? Es neesmu nedz reliģioza, nedz arī es pielūdzu Dievu, mīlu Dievu un runāju ar viņu katru dienu tā, kā man tas patīk, kā es to vēlos, un runāju ar viņu. Dievs man radīja kristīgā ģimenē, un tas arī viss, saproti, bet jā, es par to neesmu domājusi. Tas nenozīmē, ka es neesmu. Vai tu esi ticīga? Vai tu tici, ka šī grāmata ir no Dieva? Vai arī vai tu domā, ka kristiešu grāmata tas pats, vai tu esi zaudējusi ticību tam, ka tā ir no Dieva? Nē. Es neesmu zaudējusi ticību, bet ir viena lieta, ko tu teici, par ko es šaubos jau kopš man bija kādi 12 gadi. Piemēram, kāpēc ir 4 evaņģēliji, piemēram? Saprotat? Labi. Ir daudz lietu, par kurām es šaubos, un godīgi sakot, tas, kas man šīs šaubas pastiprināja, ir tas, ka es ļoti daudz lasu, ļoti daudz grāmatu, bet nav tā, ka es lasu par reliģiju. Jā, esmu izlasījusi, jā, varbūt 2 grāmatas no autora vārdā Nikos Kazantzakis. Jā, viņa vārds ir. Jā, viņa pirmā grāmata bija Kristus atkal krustā sits, un otrā Kristus pēdējais kārdinājums. Jusuf, tu netaisies apklūst, vai arī neredz, ka kāds runā? Nē, tikai skolotāji runāja. Nu labi, nāk klajā tad. Lai vēlreiz iemācītos, kā notiek saruna. Redzi, ja savstarpēji saruna. Tagad. Labi, Es aizmirsu brāli dīvaini, labi tas. Kad cilvēks to redz grāmatās. Ienāk. Nē, tikai līdz šim. Tātad skolotājs Magdas kundze, lai mums izdotos ietaupīt pēc iespējas lielāku daudzumu dārgā laika. Jā. Vai tev tagad ir kāds tiešs jautājums vai konkrēta neskaidrība? Nē, Es tikai piezvanīju, lai tev pateiktos, paldies Dievam, un lai pateiktu, ka tu tagad man ļāvi atgriezties. Es vienkārši gribēju pateikt paldies. Tas arī viss, man nav nekā cita. Liels paldies! Labi,
Es vēlētos tagad apspriest dažus tekstus no Bībeles. Vai tu piekrīti tam? Es nezinu, es neesmu eksperts šajā jomā. Nē, bez labāk nav nepieciešams. Tu diskutē ar kādu, kuram ir daudz mazāka pieredze nekā tev. Nē. Tas nav tīrības jautājums. Tā nav diskusija vai debates. Es tikai lūdzu, lai tev blakus būtu Bībele vai vēl kāds telefons, lai kopā ar mani paskatītos tekstus. Tu tici, ka man nav? Arābu valodā, patvesi. Es dzīvoju Kanādā. Labi, vai tev ir vēl kāds telefons vai nav? Nē, man nav, diemžēl. Labi, tad es tev rādīšu tekstus uz ekrāna, labi. Labi, droši. Un pierakst to sev vai sagatavo lapu blakus. Tu noteikti proti rakstīt arābiski, vai ne? Jā, protams. Labi, tad pieraksti tekstus uz lapas un pēc tam pārbaudi tos. Aizmēns? Tas ir labi. Labi, viss kārtībā. Man patīk koncentrēties, kad runāju ar sievieti. Man patīk pievērst uzmanību sievietes vietai kristietībā. Un arī islāmā. Kad runāju ar sievieti, viņai ir jāzina sava vieta abu reliģiju, islāma un kristietības kontekstā, vai ne? Tagad vēlos tev parādīt fragmentu no jaunās derības. Apskatīsim šo fragmentu no Pāvila vēstules Timotejam. Protams, tas ir no Pāvila. Es personīgi pazīstu Polu, bet ja tu patiešām tici, ka es esmu tas cilvēks. Sveicināti! Mans vārds ir Times, un es esmu šeit, lai šodien ar lielu prieku un patiesu aizrautību iepazīstinātu jūs ar sevi, daloties savā personīgajā pieredzē un stāstā, kas man ir ļoti nozīmīgs un svarīgs. Sveicināti! Es esmu jūsu šīs dienas gids un stāstnieks. Jā, tas ir zvaigzne, jā. Un lai viņa nevaldītu pār vīrieti, bet lai būtu klusumā. Jā, lai būtu klusumā. Es vispār jau no paša sākuma biju pret šo ideju, kad apprecējāmies, ka man obligāti jāpakļaujas savam vīram. Es nekad tā nedomāju. Labi, tagad paskaties. Es saku, nav atļauts sievietei mācīt. Jā, un lai viņa nevaldītu pār vīrieti, bet lai būtu klusumā. Labi, kāpēc? Jā, kāpēc? Cik daudz? Nē, viņš mums atbildēja, viņš mums to paskaidroja. Jā, viņš mums deva iemeslu. Viņš paskaidroja iemeslu. Ko viņš saka? Viņš saka, jo Ādams tika radīts pirmais, tad Ieva. Labi. Jo Ādams tika radīts pirmais, tāpēc tev, sieviete, nedrīkst mācīt, nedrīkst valdīt, nedrīkst runāt. Kāpēc? Jo Ādams tika radīts pirms tevis, it kā viņa pati būtu izvēlējusies tikt radīta pēc Ādama, it kā tā būtu viņas izvēle, un it kā tas būtu kāds trūkums. It kā tas būtu viņas trūkums. Labi, un pēc tam teksta turpinājums, ko saka 14. pantā? Ko saka 14. pantā? Un Ādams netika pievilts, bet sieviete tika pievilta un kļuva pārkāpēja. Šis ir punkts, uz kuru tev jāpiegriež īpaša uzmanība kopā ar mani, cienījamais Magda punkts. Šeit teksts tev saka, ka Ādams netika pievilts. Sieviete bija tā, kas tika pievilta. Un šeit domāta Ieva. Un tagad mēs atgriežamies laikā atpakaļ. Ādama un Ievas stāstā. Saskaņā ar kristiešu grāmatu, radīšanas grāmatā, čūska, kas ir Sātans. Viņa bija tā, kas pievīla. Ievīla ko? Pievīla Ieva. Devots. Un Ieva pievīla Ādamu. Elza. Tātad saskaņā ar kristiešu grāmatu nevis Sātans pievīla Ādamu, bet gan Sātans pievīla Ēvu, un Ēva pievīla Ādamu. Tāpēc saskaņā ar kristiešu rakstiem visa atbildība tika uzlikta sievietei. Un tagad paskaties uz Korāna diženumu. Tu neatradīsi visā Korānā, ne arī pravieša sunnā. Nav nevienas ājas, ne arī hadīsa, kur būtu teikts, ka Sātans kārdināja Ievu un Ieva kārdināja Ādamu. Kā lai es uzrakstu, vai var man to parādīt? Tas, kas ir minēts Korānā, ir tas, ka Dievs visvarenais Sātans kārdināja abus, lai Dievs man piedod Iblīs. Jā, dzīvais. Kārdināja abus. Bet ļauj man pabeigt. Iblīs kārdināja abus,
Iblijs kārdināja gan Ādamu, gan Ievu kopā. Ļauj man tev parādīt šo āju. Sūra al-Bakara un Sūra al-Arāf. Ļauj, piemēram, parādīt tev no Sūras al-Arāf. Ko Dievs saka? Visvarenais? Skaties uz šo āju šeit, un Ādam, dzīvo tu un tava sieva paradīzē, un ēdiet no tās, kur vien vēlaties, bet netuvojieties šim kokam, lai nekļūtu par netaisnajiem. Skaidrs? Pēc kā? Tad Sātans viņiem abiem iečukstēja. Pievērs uzmanību viņiem abiem Sātans iečukstēja, lai atklātu viņiem to, kas bija apslēpts no viņu kailuma. Tas nozīmē, ka Korāna teksts nesaka, ka Ieva bija tā, kas kārdināja Ādamu. Nē. Korāna teksts saka, ka Sātans kārdināja viņus abus. Tas ir ļoti svarīgi. Bet jūsu grāmatā visa atbildība tiek uzlikta Ievai, it kā viņa būtu tā, kas kārdināja otru, vai ne? Labi, vai tev ir kāds komentārs par šo? Lūdzu, izsakies. Nē, gluži otrādi, tas ir labi pateikts. Un labi ir arī salīdzināšana starp abiem, bet es... Vai tu zini, kāpēc es veicu šo salīdzinājumu? Lai tu saprastu sievietes vietu islāmā, patiesības reliģijā un viņas vietu citās reliģijās, netaisnīgajās aplamajās reliģijās. Jā, netaisnība varbūt ir grāmatās, bet noteikti kā tu zini, protams, kā gan. Reliģijas, uz kā tās balstās. Viņiem ir savas grāmatas un uzskati. Jā, tieši tā, pareizi. Bet reālajā dzīvē, kā tu zini, es tagad runāju par mūsu situāciju, par mūsu stāvokli. Jā, mūsu situācija, mūsu stāvoklis. Tas nav svarīgi, ko es tā saku. Es nezinu. Manuprāt, tu... Es jautāju, kas tad īsti pastāv reālajā dzīvē? Nē, es runāju par reālo dzīvi. Atvaino, es sapratu, ka tu teici, ka tas nav svarīgi, bet es tev saku, vai tad reālajā dzīvē sieviete tā neapietās? Šodien es runāju neatkarīgi no tā, vai tas ir kristietībā vai islāmā, mūsdienās. Cīņa pastāv gan no kristiešu vīriešiem pret kristietēm, gan no musulmaņu vīriešiem pret musulmanēm. Nē, starp citu, tas nav pareizi. Man ir viens pāns. Man pašlaik tiešām šobrīd ir pieejams, lai papildinātu. Labi, tikai paklausies, lūdzu. Es tev tagad varu to atrast. Fragments ar baznīcas tēviem, kuri izmet sievietes no baznīcām. Nē, es tos nevaru skatīties, atvainojos, es tiešām nevaru. Labi, tu jau pateici, nāc šurp. Reālajā dzīvē, ja paši baznīcas tēvi tā izturas pret sievieti, slikta attieksme, ko tu vēl vairāk gribi? Nē, kas ir? Un tad paskaties, ļauj man tev pateikt kaut ko svarīgu. Svarīgākais nav tas, kā izturās reālajā dzīvē, jo tas, kā izturās reālajā dzīvē, nav pati reliģija. Nav obligāti, ka tā ir reliģija. Reliģija tiek ņemta no tās avotiem. Ja es tagad gribu uzzināt, vai kristietība ir patiesa vai nepatiesa, vai man jāskatās, kā kristieši izturās? Nē. Bet jāskatās pamatavotos. Kad es gribu iepazīt islāmu, es to nedaru skatoties uz musulmaņiem, bet gan iepazīstu islāmu no tā pamatavotiem. Tāpēc, kad es tev pierādu, ka sieviete ir apspiesta un pazemota kristietībā jūsu svētajos rakstos, tad ar to pietiek. Tam nav nekāda sakara ar to, kas notiek reālajā dzīvē. Bet pagaidi mazliet, tam nav sakara ar to, kas tiek īstenots dzīvē. Nē, es atteicos par situāciju, jo es kā protestanti devos uz pareizticīgo baznīcu un uz to tradīciju, kas notiek pirms tam. Es biju maza un cilvēciska, vēlējos pieņemt vakariedienu, bet negribēju to darīt, jo biju protestanti. Jā, tieši tā. Šis nav tik svarīgi, salīdzinot ar tekstiem, kas atrodami grāmatā. Tagad, kad tev jautās sieviete, kurš ir labāks? Vai tas reliģiskais teksts tavā grāmatā, kurš saka, ka sieviete ir iemesls grēka ienākšanai pasaulē? Vai islāms, kas saka, ka gan Ādamu, gan Ievu kārdināja velns, un abi ir atbildīgi? Attiecībā uz tiem pantiem, ko tu man tagad parādīji, jā, Korāns.
bet es nepieņemu visu Korānu un arī ne visu evaņģēliju. Ko tu tagad dari? Ieraksti aiz manis katru tekstu, ko tev dodu. Tas nozīmē, Jā, teksts, ko es tev tagad devu. Pāvela vēstulē Timotejam 2. vēsturē no 1., 2. nodaļā, 12. pants. Pārbaudi. Tieši otrādi, pārbaudi un pēti. Protams, es noteikti pārbaudīšu un pētīšu, jo esmu ļoti skeptisks cilvēks un noteikti gribu visu pārbaudīt un izpētīt. Lieliski, ļoti labi. Paldies. Jā, labi, gribu tev pateikties un dot iespēju kādam citam. Jā, varbūt, nav par ko pateikties. Paldies! Vai nevēlies, lai turpinām salīdzināt islāmu un kristietības sievietes jautājumā? Jo, kā jau teicu, es gribētu atgriezties un sākt no jauna. Es lasīšu visu no jauna. Varbūt nākamreiz aizlūdz par mani, un lai man būtu kaut nedaudz no tā, kas tev ir, tava kultūra un zināšanas. Ja Dievs dos. Lai varētu ar tevi diskutēt, nezinu, bet gribu jums visiem pateikties, ka uzklausījāt mani. Paldies! Liels paldies! Lai Dievs tev palīdz! Labi, brāli, zījāsi! Zaids vai zījāči? Zaids, viss kārtībā, uz mirkli atrisināsim. Zaids. Brāli, Zaidi, lai Dievs tevi svērties, lūdzu Dievu par tevi, brāli. Zaids. Labi, mēs viņu nespiedīsim, jebkurā gadījumā viņa turpinās, ja Dievs dos sasniegt mērķi ar Dieva palīdzību. Viens to darīja tavā labā. Šis ir ķermenis un asins, ko ēdat. Dzert mierā? Viņš tev vēlreiz to izdarīs. Cilvēki tam netic. Šis priesteris, kristietis, saka tev, Dievs kļuva par miesu tavā labā, lai tu varētu ēst un dzert. Klausaties šo zaimošanu, ak, tu pats nezinošais. Viņš neteica. Viņi izsmēja mūs, sakot, jā, viņi ēd savu dievu, viņi dzer savu dievu. Jā, tieši tā. Dievs izdarīja visu un deva mums sevi, lai mēs viņu ēst un dzertu. Ko vēl viņš tev darīs? Ko nozīmē, ka tu esi īpašs? Tas nozīmē, ka viņš tev deva iespēju viņu ēst un dzert. Tas ir īpaši. Bismillah, Dieva vārdā. Īpaši, ka viņš paliek tevī un tu viņā, tas ir īpaši. Vai tu to saproti? Ja tu saprastu viņa asinis, ko tu dari? Kādi ir tie meli, kuros tu dzīvo? Kāpēc tu negribi atmorties? Jums ir jāatmostas, jāēd un jādzer Dievs, kā viņi saka. Citādi tu neesi dzīvs. Ja tu nedzer un neēd kungu, tad tu neesi dzīvs.